Tagad es pastāstīšu par projektu modulīti tiem, kas savā uzņēmumā nodarbojās ar projektu vadību. Tāpat kā jebkuram citam sarakstam, arī šeit var izmantot masveida rediģēšanu, mainīt, piemēram, uzreiz vairākiem vai atbildīgo, vai statusu, vai vēl kādu datumu pēc izvēles. Var filtrēt, arī var izvēlēties, teiksim, filtrēšanu pēc atbildīgā, var izmantot meklēšanu, ja tāda ir nepieciešama. Un tad, klikšķinot virsū nosaukumam, mēs atveram konkrēto projektu. Tad mēs varam šim te projektam pievienot projekta uzdevumus, kā jau katram projektam norādīt budžetu, statusu, sākumu datumu, beigu datumu, projekta numuru. Mēs varam, es pat nezinu, kā saucās latviski, ja zinat, pasakiet milestones. Saucam tos par projektu posmu noslēgumiem, teiksim, plānošanu, projektēšanu, ieviešanu, tādas lietas, un uzlikt konkrētos datumus. Un pievienot visādus projekta dokumentus. Tātad pirmkārt ir projekts, tad projektam pievienot aprakstu, dokumentus, uzdevumus projekta. Katru projektu uzdevumu, protams, ka var piešķirt vienam vai otram atbildīgam, tos atbildīgos arī var mainīt un tā nodefinēt tā projekta uzdevumu dzīves ciklu. Pievienot apskatīties dokumentus, arī automātiski ģenerēt visādas dokumentus pēc nepieciešamības, ja tīpaši tur valsts iestādēm kaut kas tiek darīts. Un mēs varam arī apskatīties šo te diagrammu. Kā mums izskatās plāns, pagaidām daudz nekādu uzdevumu nav, bet faktiski, ja nepieciešams, mēs varam arī integrēt ar kādiem projektu vadīšanas rīkiem, piemēram, ar Microsoft Project, un apmainīt informāciju ar to. Varam arī atsevišķi skatīties gan projektu uzdevumus. Šos projektu uzdevumus mēs varam arī skatīties kalendāra veidā, grafiskā veidā, kā vien tas ir nepieciešams.